lai iedzeram, lai svinām šai svētku vakarā, jo rītu skaidri zinām, būs sukas tā, sutas vai sukas. Nu, tā sukas, bet es to nekad neesmu sapratusi. Bet Jāņi ir tas vakars, tas ir tas laiks no Ziemassvētkiem līdz Jāņiem, kad tās vientuļās sievietes cer, ka Jāņi būs tas īstais, liktenīgais vakars, kad viņas tiks ierautas papardēs. Un kas ir svarīgi, kā mēs varam, ja mēs būtu tās mātes, mana nātes, nama mātes, es uzreiz pateiktu, tā mīļie viesi, tās, kurām ir galvā ķiveres, ir vecmeitas, un tie puiši, kuriem ir, kas piemēram. Nu, tās, teiksim, atstarotāju vestes var izdalīt. Jā, tie ir vientuļie puiši. Un tad, lai viņi kā ņaņtārpiņi trīnās par tām papardēm. Arī tomēr ugunskura liesmās tu vismaz atspīdi un būdams tolerants tu neiesi arī tajā pašā papardē, kur varbūt Juris ar Andri. Fu, ar Annu. Piemēram. Tā ķivere vienkārši krauj tevi papardēs. Ķiveri var atstāt arī uz ceļa. Lai nav tas tricinājums smadzenēm. Arī, jā, jo tā, kad vislielākā tā vilkmos papardēm ir 12, kad viss ir uz 12. Kā nāk tas rīts, kā saule laižas lejā, tā 6 jau tur vairs kā nav. Daži jau, es domāju, tieši varbūt sabrūvējas, un kad viņš krīt, gan zemi daži. Tas pulkstenis. Pulkstenis, cik ātri ceirus apmet, ka ķivere nepalīdzēs pēc tam. Ko tu smejies? Cik Jāņu bērni nav ieņemti, ka pareikna? Visi, kas dzimuši ir martā. 10. martā. 10. martā, kas ir dzimuši, tie tagad nosarkstiet. Neskros krūmos ieņemti vispār. Kauns nav? Man būtu kauns, godīgi sakot. Es aprīlī piedzimu. Un ja tu esi namamāte vai namatevs, tad sāc krāt jau no lieldienām. Ne jau tās olas, kas ir palikušas. Kaut gan rosalā varbūt, ja saldētavā tur, var izmantot rosalām. Kurš to vispār jutīs? Kurš to jutīs? Majonēzi, gurku iekšā. Ap 3 naktī, kad es ārā visiem jau zinu, kā gribas ēst. Bija priecīgs, cik tev visu jēlu atnesīs noplūksi, aprīsi, turpat kaulus aizmetīs sunim. Ko tā mamamātēm darīt? Ir topā. Ne, mēs nedrīkstam reklamēt. Nu, piemēram, pot veikalā. Pot ir plaukts. Kā man tevs saka, karavīru plaukts. Viss lētāk un viss ir normāls. Tu jau kā namamāte tās desas izņem ārā laicīgi, lai neredz, ka ir uzpūtušās. Tāpat visi tie jogurti, viss kūkās aiziet gravēdami, visi tev slavēs un visi teiks, ka ir labi. Neviens taču nezinās, ko tur esi samalusi. Pati cepu pīrāgus, nekad neņem to dārgo gaļu. Kas lētāka, to spīdumu apmaskā, ja tā smaka pēc tam saki, kurš te fūdu, ka tos pīrāgus kāds pārkurš. Saki, fūj, šitā jau pat vācieši pie galda nedara. Šitā te, saki, un tā, tik nekad nesaki, ka tu vecu gaļu iecepi. Kurš tad vispār neviens to nekad nesapratīs? Tāpat par to dzeramo. Tāpat tas. Bet dzeramo vajag blakus, ka nākamajā rītā visiem ir cauri un ir vēršana, tad to vienkārši... Lai nav dehidralizācija. Nē. Tas ir tā, ka tu vienkārši saki, nē, nu tā ir, kad jauns džinu ar toniku un vēl alupiecas. Jā. Un vēl pastut uz vecos pīrāgus, lai paņem vēl. Un ja tu tomēr esi nokļuvis Jāņu zaļumballē, un tur skan kaut kāda dziesma, nesāc taisīt šitos visus. Tas nav tas moments īstais, ka tas ir jādara. Es domāju, tā vīgāk. Kā jāmu zāli un mējā līgot, tu vienkārši iedvesmojies no tām dabas. Bet jā, tu vienmēr tā kā vari droši izpaust visus talantus, griezies dancīgi, met piruetes, neatsities pret soliņu, ja atsities, tad graciozas celies kājās.
Un skrien atkal uz skatuvi, palīdzi dziedātājiem, palīdzi apkārtējiem, kusties, visus aicini dejā, velc uz placi. Jā, un ja kāds policists tevi izdomās savaldīt, nu tad tu zini, kur ir tas zizlis. Uzliec roku dzelžus viņam pašam un ar to zizli darbojies. Jo ja Latvijā ir vienreiz svētki, tad tie ir Jāņi. Tāpēc nosvinam tā, lai vēl līdz Pēteriem ir tas pīrāgs, ir tas alus mučelis, ir tas policists papardēs guļ. Nu jā. Dzīvs cerams. Nu bez šaubām, ka dzīvs un laimīgs vēl ir. Vispār es nesaprotu, kāpēc mums šis šovs ir divatā. Es sen to nesaprotu. Jo es tev nerunāju. Kas tev notika?